Sveicināts manai otrā vlogā. Esmu patīkami pārsteigts ar rezultātiem. Iepriekšējā izskatās, ka tomēr cilvēkiem patīk redzēt citādāku perspektīvu. Varbūt ne visiem no jums, bet es domāju, ka lielākā daļa ir ieinteresēta redzēt, kā notiek studijas Anglijā, un dažādi jautājumi jums arī bija dažādi. Tā kā šī video komentāros ierakstiet savus jautājumus, un es nākamajā video viņus atbildēšu. Vakar bija trešdiena. Kā jau es minēju, iepriekšējā video bija dzimšanas diena, bet izrādījās, ka ir 2 dzimšanas dienas. Ir man daži video safilmēti, tas ir kā mazliet ieskats. Un ko es šodien darīšu? Šodien es, man liekas, īpaši neko nedarīšu. Iešu uz āzdu, sapirkt savu studentu ēdienu. Es droši vien to nofilmēšu, lai es redzētu apmēram manu ikdienas distanci, uz kurien es eju iepirkties. Es varbūt nofilmēšu arī parādīšu, ko es ēdu kā students Anglijā. Tātad skatieties, kas notika vakar. It's my birthday, no matter. Nice birthday. Love it. Oh, you're Nu, ejam uz nākamā dzīvokli, pastīsimies, kas tur notiek. Es nezinu, vai es filmēšu iekšā, bet tur ir baigā balli. Redzams, tur ir tumšs. Tātad es esmu aizmirsis manu kārtiņu, ar ko atvērt dzīvokļu durvis. Un es nezinu, kā tagad tikt iekšā. Varbūt tas nostrādās. Aizmirsu savā istabiņā. Pagaidām visi ballē citā fletā. Tad var parādīt mūsu virtuvi. Nekas baigi īpaši. Tā diezgan... Man patīk īstenībā diezgan liela ir. Jā, iespējams es dabūšu vēl kādu video no ballītes, kas notiek blakus fletā, bet nevar solīt. Tad jau mēs tiksimies drīzumā. Kā redzams, Willam ir dzimšanas diena un Betai ir dzimšanas diena. Tā kā es mazliet sev ieliešu suliņu un cerams, ka es uzfilmēšu vēl kaut ko vairāk no šī vakara. Tad jau mēs tiekamies. Esmu tagad ķīpā tavā, jeb courtyardā. Šeit viss notiek. Lūk, kas noticis jau pēc dažām stundām. Durvis ir salauztas. Lampa ir nolausta. Kā redzams, rekur lampas virsma stāv. Ugunsdzēsmais aparāts kaut kur ir pazudis. Tāpat arī fire blankets. Tā kā tā iet interesanti, un jā. Nu, tas bija mazs ieskats no mans vakardienas, bet tagad es došos uz āzdu. Tad kāds gabaliņš jānoiet pa šo ceļu. Tad aiz tilta, nezinu, vai redzēt video to tiltu. Aiz tilta pa kreisi ēt vēl kāds 10 minūtes. Es būšu āzdā. Aiz stūre, kur jau āzda ir, esmu klāt. Jāiet iepirkties.
Nezinu, kā šeit nonāk. Tām vajadzētu būt kojām, tām, kas ir mazliet sarkanīgā nokrāsā. Tas diezgan smuks kojas, un arī, ja viņi mācās šajā fakultātē, ļoti tuvu viņiem tas sanāk. Un es dzīvoju, tur aiz tā tilta nogriežās pa labi un iet kāds 5 minūtes. Ir arī manas kojas, tās ir sarkanīgās, tuvākās. Tās, kas ir augstāk tumšsarkanās, tās ir vēl vienas kojas. Tās ir diezgan lētākas, es teiktu arī sūdīgākas. Šeit trīmās skats. Tā viņas izskatās. Nu ko, esmu atpakaļ no Āzdas, un šis ir tas, ko es pārsvarā ēdu. Jau gatavu salātiņu, smūdijs un dažādi, bišķiņa augļi, kā vitamīnīts vajag, un jā, nudles 4-paka. Viņas diezgan izdevīgi. Un ātri uztaisīt, ja no skolas jāatnāk pusdienās. Tā kā tas ir mans šodienas iepirkums. Nu ko, tāda bija mana diena. Kā redzams, laukā jau diezgan tumšs. Nav īpaši vēls, bet jau diezgan tumšs. Nomācies kā Manchesterā. Nu, tas ar laikam būs viss no manis šajā epizodē. Atstājiet komentāros, ko es vēlaties redzēt nākamajos vlogos. Nākamais būs, kad es atbildēšu jautājumiem, kā es iepriekš minēju, nu tad jau tiekamies nākamreiz.